Neglītes kvadrātsaknes. Kaut kas tāds ir dzirdēts. Es tev pastāstīšu, ko es saucu par neglītām kvadrātsaknēm. Attiecīgi, ja es redzu šādu skaitli, no kura es nevaru izvilkt neko normālu, tā priekš manis ir neglīta kvadrātsakne. Ko es daru? Es šo skaitli sadalu ar 2, 3, 4, sadalu reizinātājos un meklēju to brīdi, kad es kaut ko varēšu beidzot izvilkt. Ja es sadalīšu reizinātājus ar 2, tas ir 10 reiz 2, nekas nevalkās. Ar 3 es nevaru dabūt 20, tātad ar 4. 5 reiz 4 veido 20, un no 4 es varu izvilkt kvadrātsakni. Attiecīgi 2 saknes no 5. Mēs vienmēr cenšamies ņemt no mazākā uz lielāko. Jo, piemēram, ja mēs redzam 72, sadalām ar 2, uzreiz iegūstam 36 reiz 2, un no 36 varam izvilkt kvadrātsakni. Tas ir 6 saknes no 2. Ko dara daudzi, superliela kļūda, ko dara ļoti daudz skolēni, ir iedomājies, es taču uzreiz zinu. 7 reiz 2, 72 ir 9 reiz 8. Izvilkšu kvadrātsakni no 9 un iešu uz nākamo piemēru, bet tās nav pareizi. Jo mēs no kvadrātsaknes 8 varam izvilkt kvadrātsakni. Attiecīgi, kvadrātsakni no 8 ir 2 reiz 4, no 4 izvilkam kvadrātsakni, ir 2 saknes no 2. Attiecīgi, mēs 3 reizam ar 2 saknēm no 2 un atkal iegūstam 6 saknes no 2. Tāpēc labāk klausi mani. Vienmēr redzot neglītu kvadrātsakni, dali to reizinātājos sadali, reizinātājos attiecīgi dalot ar 2, 3, 4, 5, 6 un tā tālāk. Pārbaudīsim, vai tu saprati šo tēmu. Uzraksti man komentārā, cik ir kvadrātsakne no 108. Un tiekamies nākamajā video. Atā!